Čau visiem! Šodien 10. marts. Atbrauc uz Lielupi pasauļoties. Mēģināsim vimbu noķert. Laiciņš vienkārši super. Šodien no darba atbrīvojos ātrāk, tāpēc nevaru nepalaist garām atbraukt līdz upē, vai ne? Kā jūs domājat? Vienīgais tas, kad baigās zāles draze iet pa visu upi. Bet vīri jau velk vimbas diezgan labi. Ventā vispār tur kosmos notiek. Tetelē, tur uz augšu ķer. Pa šeit arī esmu dzirdējis, ka ķerās. Bet neko, mēģināsim mēs. Šodien ķersim uz Lorpio barības. Daudz nemaisīšu, uztaisīšu tā, lai man ir kopā ar zemīti. Tā, lai pavasarī nav ko traki barot tās zivis. Jā, cūkūts gan te ir pamatīgi atstāt. Cigarešu paciņas. Nevarat paņemt visus samest vienā viešā maisā. Visi okā copes barības. Forši. Cūkūts. Riktīgi. Atvest līdz upē jūs varat, aiznes projām neko jūs nevarat. Vai ne? Tādi jau mēs esam makšķernieki. Labi, maisam barības. Metam iekšā. Gaidam pirmo vimbu. Šodien copēšu tikai uz baltajiem. Jo nekā cita nav. Barība. Daudz nevajag. Es tā uz aci. Šodien makšķerēšu uz 2 kātiem. Parasti atstājis pakā tādu mazu stūrīti vaļā. Tā, lai viņa neizgaro tik ātri un ilgāk stāv. Otru paņemsim breksim. Arī Lorpio somā. Lido zosis. Ka viss pilns. Līdinās. Tā jau bombardēs drīz. Tas jau nozīmē, ka ritīgs pavasaris ir klāt. Ziemas vairs nebūs. Ne? Sola vēl. Kaut kādas -2 grādus pa naktīm. Un zemi. Zemi gan pieaugšu bišķi vairāk nekā barība. Esmu slings palicis. Vienkārši gribu saprast, ar ko atšķirās veikala zeme un no to, ko es parasti ņemu no kurmja. Bija tā, kad bija ārā sals. Es braucu vimbās, tos video, ko es pirms tam liku. Bija ārā sals un zeme bija sasalusi. Un tāpēc es paņēmu Lorpio tieši priekš upes zemi. Mēģinam! Kopā man sanāca ar visu zemi kaut kāds 1,5 kilograms. Pietiks uz 2 kātiem, lai noķertu 7 vimbas. Tad, lai viņa pastāv, sasiešu makšķeris, viņa jau būs uzsūku uz to ūdeni, tad varēs samaisīs un jau varēs sākt barot. Abi kāti iemesti. Vienu izvēlējies šito bišķi tālāk, šeit ir tuvāk pie krasta. Skatīšos, kur tās zivs ir, ja viņa vispār būs. Jā, bet drāza baigā iet. Neatceros pēdējo reizi, ka šitādā būtu copējis. Viss niedrēs. Jā, tā upe met līkumu šitā gar šito krastu, tāpēc ir visi peldu šeit. Otrs krasts viss tīrs. Otrā krastā ir viens ceļš, kā var piebraukt. Tur ar privātu māju vajag runāt. Ko mēģināsim? Tikko pazvanīju kolēģis, ar ko es strādāju kopā darbā. Rihards teica arī braukšot. Te jau 2 tā mēs te sasēdīsimies, būs normā. Mēģināsim noķert pa normai. Jābūt viņām. Ja jau visur ķert, te arī jābūt. Tikai tas, kad salīdzinājumā ar ventu, ventā ir līdz kilogramam tādas, te būs ļoti reti noķert tādu kilogramu vimbu. Ja te pārsvarā viss mazās. Rihards jau arī tikko atbrauca. Pa barotavām man ir 70 grami stāv. Viss normāli. Šī tādas te tipa. Šī tādas metāliskās.
Ik pa brīdim peld kāda saliņa garām aizķer augu, uzreiz pīca tā nostiepjās. Bet pagaidām, jā, cik es sēžu kaut kādas 20 minūtes, copes vēl nav. Abi kāti ir 3 reiz pārmesti, bet tur arī tas opīts sēž. Nevienu zīvi neesmu redzējis, ka izvilkt. Man ir zivs, man ir pirmā vimba. Un smuka izmērs vēl pie tā. Nu, vienā no tā mazākajām. Tā jau laba. Laba smuka. Šī tāda te pirmā ir. Pēc ledus copres. Labs. Ai, ķieri, jūs ir tik dziļi. Bet izmērs labs ir. Labais. Atklāja sezona. Pirmā copa un pirmā zivs jau galā. Turreiz uzdrāva, es tikko iemetu, mēģinu piestiet spicīti, uzreiz 2 rāvieni, bet nav turpinājumu. Kas sanāk grimstot, tās zivs nav pie grunci. Tev dīpers nav līdzi? Nu, kur turpinājums? Ir turpinājums. Vēl smuka uzrāva. Pagaidām ir tā, ka tālajā distancē copes nav. Tuvajā distancē viss ir. Ka tālu nav jāmet. Nav ierīgas jau tu. Ir galā, jau vienkārši sēž un nekustās. Es tur gaidu, tā arī domāju. 3 reiz uzrāva, bet zivs jau ir galā. Es tā maziņa liekās, vispār nepratojās. Pie krasta sāk cīnīties. Ir vīmbā. Arī smuka. Nav mazam tik maziņa. Otrā vimba. Ir, vimbas ir. Paskatīt, kā Omne rāķis izdūries cauri, pat visam izgājis cauri. Ir 2 vimbas jau man krastā, tuvajā distancē. Kamēr copes nav, pastāstīšu par Zebramaster. Zebramaster ir izveidojis internetu veikalu, kurā jūs varat reģistrēties un piedalīties pavasara lielajā balvu fondā virs 1000 eiro. Tur vienkārši būs viss, kas iespējamies. Viss, kas jādara, rekur, astāšu linku, jāpiereģistrējās un viss. Iestājies maziņš klusuma brīdis, kaut kādu stundu pagaidām copes nav, bet vismaz viens labums sākās vējš. Vējš sāk pūst un vismaz niedras visi sadzina uz krasta, vairāk nav. Te kaut kas bišķi minimāli peld, bet vējš vairāk sāks pūst, tad vispār nebūs nekā ideāli būs. Galvenais, lai tā zivs sāk aktīvi ņemt. Ik pa brīdim pārmetu, biežāk tā, lai ir iebarots laukums. Ko, gaidam? Forši, laiks ideāls vienkārši. Pavasarīgās dienas. Drīz jau sāksies. Vispār būs pasaka. Uzrāva smuki pirmīt, bet vienreiz tikai. Nav turpinājumu. No. Laikiem zivs pieteicās. Pretājās jau iespaidīgi. Celies augšā, draudzenīte. Beidzot būs 3. vimba. Ko spirinās. Ir vimba. Šitā jau liela. Pašā maliņā āķī sev neaizēj. Smuka vimba. Tāda trakna. Skaistule. Pašā maliņā manas balto stārpiņas ēda. Ko tu tur spirinies tā? Uz pānu aiziesi. Šitā te. Jā, ir 3. krastā. Garām neaizinu, mēs saķakam. Kādu domāju būs? 3. 3 lietas, labas lietas. 4. vajag no sirds. Vilksi?
Ir ziltiņa. Uztaisīju metru garu pavadiņu, uzliku plutuplastu un sekoja copīte. Haha, man ir 4. vimbā. Šitā te. Oh. Maziņa. Bet uz plutuplasta un 3 baltajiem. O, galā. Ir ziltiņa. Uz otru kārtu pirmā zivs šodien. Bet cope bija vispār minimāla. Knapi, bet kaut kas liels ir. Vai nu kāds beig labi atstrādā. Breksis. Pludiņu aizķēra. Smuks breksis. Breksi noķēru. Es domāju, ka pēc tāda copi interesanta. Nevis tā kā vimba ņemtu, bet dīvaini tāda. Nu, sīkais pasiek kā zivs. Ir tik dabū mūtē ūdeni. Neko tādas breksītes paņēma. Kaut kādi 600 grami, 700 varētu būt. Cik sen šitie nebija noķerti. Mazais krievs zandarts. Pulkstenis 5:30 vakarā. Izdevās man noķert 4 vimbas un 1 breksēnu un mazo krievu zandartiņu. Vēl kādu pusstundu pasēdēsim, metīsim mieru. Tas diezgan pavēsts sāk palikt. Ja no rīta atbrauc bija, ne jau no rīta, bet pēcpusdienā atbrauca bija silts forši. Tagad jau kurciņi prasās. Uzliksim ziltiņas ārā. Bet vimbas, jā, ja salīdzinām pirmo reizi, tad šodien jau izmērs ir krietni smukāks. Nu, tiešām smuks. Labs. Tā kā lielupē ir, bet vēl viss tikai būs priekšā. Vēl tikai visu mēs sagaidīsim. Tad ir pats sākums. Zīvis būs, ļoti daudz būs. Un vietas arī būs grūti dabūt. Labi, paldies, ka skatījāties. Abonējiet kanālu. Tiekamies, nezinu, kaut kur. Iespējams atkal ar vimbām.